Čau visiem! Šis būs vlogs par turnīru Ateitis Cup U11 vecumā. 25. gads, 24. 26. oktobrs. Filmēju horizontāli, lai varētu normāli video uztaisīt un ielikt YouTube. Esmu ceļā tagad uz Viļņu. Cik vēl palika vēl braukt, kaut kādas stunda vēl palika, stundu braukt vēl, pišķi apstāšos paēst, un tad jau būsim arēnā. Šodien ir divas spēles, abas pret Lietuvas komandām. Viena ir Benfica Ateitis, nezinu, pirmā vai otrā vai kura tur komanda, viņiem vispār 3 komandas. Es ceru, ka tā nav pirmā komanda, jo pirmā viņiem ir ļoti stipra. Skaidrs, ka spēlēt var, bet viņi ir stipri. Un otra spēle ir pret B1 National Football Academy. Tā ir Kauņas komanda. Mēs spēlējam pret viņiem Dobricau kausā. Tur bija diezgan tāda asa tā spēle. Cik atceros, tur gan paši spēlētāji spēlēja asi, treneri neko baigi neiebilda, pretinieku treneri. Un atceros, kaut ko es viņiem arī tur teicu angliski, tiešām viņi bija izveduši mūs un arī mani no pacietības. Šodien jāmēģina kaut kā bišķīt mierīgāk nospēlēt pret viņiem tieši emocionāli, jābūt gataviem, ka viņi būs provokatīvi, ka viņi tur, kaut kur rupi nospēlēs, mums jābūt gataviem un jāuzvar šīs spēles. Abas divas spēles būtu jāuzvar. Ja mums ir 4 komandas grupā, un viena tiek tikai tālāk tieši uz spēli par 1.6. vietu, jo ir 6 grupas par 4 komandām, kopā 24 komandas. Mērķis ir tikt ārā no grupas kā pirmajiem. Redzēs, kā sanāks, bet ticu, ka tas ir iespējams. Pirmā diena, spēļu diena aizvadīta. Nospēlējām 2 spēles, abas uzvaras. Īsumā, ļoti, gribējās, lai būtu tāds sākums, bet tāds super sanāca. Bet gribējās, bet vai zināja, ka tā sanāks? Laikam, ka nē. Tātad 2-1 uzvarējām Benfica Ateitis, un tā visticamākais ir otrā vai trešā komanda. Viņiem ir 3 komandas, pirmā tā noteikti nav, nezinu, varbūt otrā vai trešā. Bet diezgan grūti, iesākām vispār slikti, pirmajā minūtē ielaidām golu, savos vārtos iesita tur spēlētājs, kurš pirmo reizi ar pirmo sastāvu atbrauca un ielika pamatsastāvā, uzticējos, nekas gadās, kaut kāds uztraukums, kaut kāds stress un sanāca iesist savos vārtos. Bet malečki atspēlējāmies un beigās 2-1 uzvarējām. Bija arī tur vārtu stāps, tur vēl varējām iesist, beigās tādu 2-1 noturējām to uzvaru. Un otrā spēle ar B1 akadēmiju, kā viņam tur NFA, National Football Academy no Kauņas. Dobricavā spēlējām ar viņiem 2 reizes, vienreiz uzvarējām un vienreiz zaudējām. Diezgan tāda agresīva spēle sanāca. Diezgan agresīva, šoreiz bišķi noskaņojāmies tā, ka baigi neatbildēsim uz viņu kādām provokācijām, un tas arī sanāca. Un diezgan pārliecinoši 3-0 uzvara. 3-0 uzvara, un diezgan laba situācija, lai tiktu pirmajā vietā. Bet rītā mums jāspēlē pret Dinamo Tbilisi otro komandu, vismaz pēc nosaukuma. Nezinu, vai viņi ir pēc spēku otrie, bet pēc nosaukuma otrā komanda. Principā der arī neizšķirts, lai mēs tiktu tālāk kā pirmie, bet, protams, ka mēģināsim spēlēt uz uzvaru,
viņi nospēlēja 1-1 ar to, ko mēs tikko uzvarējām. Ja? Bet tas neko baigi nenozīmē bērnu futbolā. Tā kā viss rītā būs atkarīgs. Protams, ka tie gruzīņi, viņi ir emocionāli, viņi ir tādi agresīvi, pozitīvi agresīvi un tādi futbola agresīvi. Tā kā es domāju, viegli nebūs un būs forši tāda laba pieredze mums puišiem pret tādiem karstasinīgiem čaļiem uzspēlēt. Jā, esam viesnīcā, tagad dušas un tad brauksim apakaļ paēst. Pastamies, jā, šeit ir pats centrs, panorāma hotelī dzīvojam. Te ir centrālā dzelzceļa stacija viņiem. Otrā diena aizvadīta, sestdiena bija 3 spēles. Tā nepārāk varbūt labi, gāja. Ja, pēc pirmās dienas bija diezgan laba situācija. Pietika 3. spēlē nospēlēt pret Dinamo Tbilisi vai neizšķirti vai uzvarēt. Un būtu mēs pirmā vieta grupā un spēlēt pa 1.6. vietu. Bet tā nesanāca. Ja. Pret Dinamo Tbilisi nospēlējām 1-3. Sākumā diezgan ātri izvirzījāmies vadībā, nopelnījām pendeli un iestām kaut kādā 2. minūtē, laikam jau. Un tad tālāk, kas tur bija tālāk, 2 vārdus ielaidām, ja, jau pirmajā puslaikā. Tādas kļūdas, aizsardzības kļūdas diezgan pieļāvām. Laikam tur konkrētāk nav vajadzības vai jēgas runāt, tur balējais aizsargs kaut kur aiziet uz vidus pozīciju, atstāja savu pozīciju, un tur ir atlēkošā bumba no vārdsarga, un tad cita iekšā vārds. Otrie vārti, ko ielaidām, tikko uztaisīja maiņu, iedeva tam spēlētājiem centra aizsargam, viņš apspēlēt sāka, deva piespēli, pārtvēra un ielaidām vārdus. Tā darīja diezgan muļķīgi. No vienas puses, jā, mēģinājām izspēlēt no vārtiem, no otras puses, pārāk riskanti, jā, tur mēģinājām. Un trešais, tad jau mēģinājām izraut to neizšķirtu, lai tiktu tālāk. Visi gājām uz priekšu un palika tikai viens aizsargs pret vienu uzbrucēju, un tad arī zaudējām bumbu garā piespēle un izgājiens 1-1 apspēlē un ielaidām 1-3. Bet kopumā pēc spēles, jāsaka godīgi, ka viņi bija labāki, viņi tīri tehniski, tādi ātrāki, tehniskais izpildījums ātrāks, arī fiziski tādi, fiziski varbūt saku, nebija tik ātri, viņi nebija tik ātrāki, viņi tehniski tas izpildījums tieši bija ātrāks. Un otrs, viņi bija ļoti tādi agresīvi, pozitīvi agresīvi. Un arī uzbrucēji pēc tam, mans komandas uzbrucēji teica, ka bija baigi grūti spēlēt pret viņiem visu laiku mugurā, visu laiku klāt, neļauj domāt, neļauj elpot, un tiešām tā arī izskatījās, ja, ka grūti bija tik galā. Bija sajūta arī, ka viņi bija diezgan izpētījuši mūs, ja, kā mēs spēlējam, kā mēs nostājamies pie izspēles no vārtiem un kā mēs presingojam, līdz ar to viņi bija gatavi un
nosedzēja tās visas zonas, un tur arī mums bišķi problēmas sagādāja. Bet kopumā, ja tā tīri uz rezultātu, varbūt tur varēja izspiest, ja pirmie iestām, un tad, nosēsties aizsardzībās, viss tikai uz priekšu. Tādu variantu neizvēlējāmies, nekas kā sanāca, tā sanāca. Un beigās jau pasaka uz priekšu ir tas, kad viņi reāli tika arī finālā. Viņi tur tajās nākamajās spēlēs uzvarēja Sassuolo no Itālijas, aizmirst ko vēl, bet beigās viņi spēlēs finālā pret Metu. Jā, tā kā, sanāca tā, ka mūsu grupā ir finālisti. Vēl īsi par mūsu divām nākamajām spēlēm, ko nospēlējām pret Kijevas Dajušu. Ja es pareizi tur izrunāju, nezināju, saprast īsti 0-1. Tāda arī varbūt spēle pati vairāk uz 0-0 vilka, nevienam no otriem baigais pārsvars nebija. Kaut kāda kļūdiņa, nevajadzīgs sots un tad no standarta ielaidām. Pēdējā spēle pret Viļņas Žalgiri. Tur tā kā iepriecināja tas, ka puiši nepadēvās pēc 2 zaudējumiem. Un tā labi agresīvi sākām, un beigās 3-1 uzvarējām to spēli. Nedaudz pamainījām taktikā, nedaudz izvietojām, tādās niansēs. Mēs spēlējām iepriekšējās spēles 4-2-2 ar 4 aizsargiem, 2 pussargi un 2 uzbrucēji. Teikt, pamainījām pa lielam skēmu tā pati, bet pateicu, lai tie malējie spēlētāji ir nevis aizsargi, bet kā pussargi. Un tas īstenībā ļoti izmainīja to spēles gaitu. Viņi tiešām bija augstāk, mēs presingojām un palīdzēja viņi arī uzbrukumā. Tā kā, tāds arī interesants moments, kad tu ieliec citā pozīcijā, bet, un viņiem arī jānāk atpakaļ, protams, bet ieliec citā pozīcijā, viņi jau spēlē citādāk. Tas tā bija interesanti. Visticamākais rītā arī tāpat tās darīsim. Rītā mums fināls ir pret Kauņas Žalgiri. Nevis fināls, bet par 7-8 vietu spēlēsim. Gribētos, jo sakrājas nogurums, bet pabeigšu šo video blogu, ja iesāku viņu. Jā, esam ceļā tagad no Viļņas uz mājām uz Jelgavu. Jā, šodien bija pēdējā spēle turnīrā Teitas Cup un spēlējām par 7-8 vietu. Nospēlējām 2-3, zaudējām Kauņas Žalgirim. Un beigās 8. vieta no 24 komandām. Jā, ar ko lai sāk, vai ar ko lai beidz. Pašu spēli arī var pateikt, jā. Sākām tā diezgan slikti, jo bija 0-3 jau tāds rezultāts. Pēc pirmā puslaika 0-2. Tad, ko parunājām puslaikā ar puišiem, ka vajadzētu vismaz otro puslaiku uzvarēt. Protams, tagad liekas, ka varbūt vajadzēja runāt par visu spēli, jā, jo, kā tā ir play-off spēle un neizšķirs, tad ir nevis pagarinājums, bet pendelis. Bet jā, sanāca tā, kad otro puslaiku uzvarējām 2-1. Beigās spiedām un varbūt bišķi vairāk laiks varbūt arī būtu iečtuši vēl kāds vārds. Bet jā, bija 0-3, tad 1-3 un tad 2-3 parādījām raksturu Maliču, ka nepadēvāmies. Tas arī ir pozitīvi, tas ir jāatzīmē, tāpēc, kad ir bijuši turnīri, ir bijuši spēles, kur komanda padodās, jā, un šādas lietas par diezgan stipru pretinieku, jāatzīmē, jā, ka bija labi. Jā, un kopumā arī tas, ko teica gan puišiem, gan arī kādu vecāku parunāju, vērtējums par turnīru, jā, tātad vieta kā tāda varbūt ir laba, salīdzinoši laba, neteicama, neizcila, bet laba. 8. no 24. To, kad mums bija liela iespēja vispār
tikt tajā sešaniekā, un tad jau tur viss kaut kas varēja būt. Jo beigās tā komanda, kas no Dinamo Tbilisī, kā mēs zaudējām par tikšanu ārā no grupas, viņi beigās čempioni. Ja viņi finālā 1-1 nospēlēja ar Metu, un Pendelēs uzvarēja, kā zaudējām čempioniem. Bet otrā vieta, un pa 3. 4. vietu Rīga FC akadēmija uzvarēja Sassuolo Calcio akadēmiju no Itālijas. Jā, tā kā vēlreiz tas sasniegtais rezultāts ir ok, ir labs, bet tas, ko arī visiem teicu, ka parādīties sniegums gan varbūt nebija tik labs. Jā, tur tās labas kaut kādas atspēlēšanās, raksturs un tā tālāk. Salīdzinoši daudz vārds īstām, tas arī ir pozitīvi, jo ir bijuši turnīri diezgan arī pēdējā laikā, kur grūtāk ar tiem goliem gāja. Tas arī ir pozitīvi, bet tas vienkārši spēles stils kā tāds. Mēs diezgan tomēr daudz sitām garās piespēles uz priekšu un maz bija izspēles pa zemi. Un, teiksim, tāds vienkāršais futbols. Un, protams, var daudz diskutēt, kas ir pareizāk, kas labāk, kaut kur vai jāmāk ir nospēlēt vienkāršāk, kaut kur varbūt vajag nospēlēt arī vairāk ar piespēlēm, bet šobrīd likās, ka pa daudz jau tās piespēles, un tad jau runājām arī, ka iespējams kaut kādos nākamajos turnīros būs uzstādījums, ka spēlējam tikai pa zemi. Tā tīri, jo tas lielākais plus tajā ziņā ir, ka tu tiec galā ar spiedienu, jo tas ir daudz grūtāk spēlēt tikai pa zemi, nesist uz priekšu, un tas lielākais plus, ka mācamies tikt galā ar to spiedienu, ar to stresu, ar kaut kādu pretestību, kas ir, ja tu gribi, ja tu nesit uz priekšu. Pie šīs pašas tēmas šobrīd man ir tādas domas, ja, tieši par rezultātu sasniegšanu un par to, ka rezultāts ir svarīgs. Esmu domājis, gadus atpakaļ, ka rezultāts šobrīd nav svarīgākais, tur mēs spēlējam, mācamies un tā tālāk, bet šobrīd man tāda pārliecība ir, ka jauniešu elites futbolā tieši rezultāts ir svarīgs. Varbūt ne galvenais, bet viņš ir ļoti svarīgs. Jā, varbūt kādā tur zemākā līmenī attīstības grupā piedalīšanās, bērni kurs prieku un tā tālāk, ok, visur vajag to prieku gūt. Bet ko es gribu pateikt, kad, ja mēs tiecamies uz elites kaut kādu līmeņu sportistu, vienmēr būs jāsasniedz rezultāts. Viņš būs jāsasniedz, viņš ir svarīgs. Tas ir sports, mēs sacenšamies ar citām komandām. Ja, un tad tāds konkrēts piemērs pēc vakardienas spēles pret Viļņas Žalgiri spēlējām. Nospēlējām, uzvarējām jau to 3-1 un tad to treneru runājām par tiem spēles stiliem. Un viņš arī saka, ka viņiem šobrīd tur nav galvenais rezultāts. Ja arī it kā mēģināja tur kaut ko pa zemi spēlēt, bet tu nevar teikt, ka tur kaut kas viņam baigi sanāca. Un viņš uzskata, ka pēc 3 gadiem, ka būs baigi labi viņiem visi. Bet tas, ko es redzu, piemēram, viņi zaudēja vakar. Man liekas, ka nepareizais ir tās emocijas. Viņa emocijas ir tādas, nu jā, zaudējām, tas jau nekas. Man liekas, ka tā ir problēma. Tā ir problēma, ka tajā pieejā tu māci, ka zaudējums, tas ir tā kā ir ok. Protams, zaudējumi vienmēr būs. Kaut kādi neveiksmes, kā runājāt, bez neveiksmēm nav uzvars un tā tālāk. Bet tas ir baigi tāda smalka līnija, nu tu nevari tā kā spēlēt, mēs visu laiku mācamies, mēs zaudējam, un jā, visi kārtībā, visi maleči un tā tālāk. Nu, man liekas, arī nav pareizi. Zaudē, ir jāizanalizē kļūdas, un jāsaprot, ka tas nav labi, ka mēs zaudējām. Nu, tā var iet uz priekšu.